Mēs esam šeit, lai runātu par iespējām un risinājumiem, jo izaicinājumi nozarē ir pietiekami. SIFA kopā ar partneriem, pacientu un ārstu organizācijām ir sagatavojuši manifestu, ja priekšlikumus, kādām jābūt mūsu prioritātēm, lai nonāktu gan pie ātrajām uzvarām, gan glābtu tos, kuriem nebūtu jāmirst. Un par ko ir šis manifests? Iniciatīvas bez veselības nav valsts. Kopīgajā manifestā par Latvijas iedzīvotāju veselību ir definēti 3 risinājumi. Palielināt veselības aprūpes finansējumu līdz vismaz 6% no IKP, saskaņā ar sabiedrības veselības pamatnostādnēm. Palielināt kompensējumu medikamentu budžetu par vismaz 30%. Un pātrināt izmaksu efektīvu, inovatīvu medikamentu iekļaušanu kompensācijas sistēmā. Un kāds būtu iegūms cilvēkiem un valstī, ja to izdotos realizēt? Mazāka mirstība, savlaicīga ārsteišana samazinās novēršamo nāvi skaitu un pagarinās cilvēku veselīgi nodzīvoto mūžu. Spēcīgāka ekonomika, savlaicīga ārsteišana ļauj cilvēkiem atgriezties darba tirgu un veidot pievienoto vērtību valstī. Efektīvāka pieeja ieguldot medikamentos rezultāts būs jūtams uzreiz. Katrs eiro sasniegs pacientus. Mazāka sociālā nevienlīdzība. Pacientu iespējas saņemt ārsteišanu nebūs atkarīgs no cilvēku ienākumiem vai dzīves vietas un ilgtspējīgāka veselības sistēma. Saulaicīga terapija novērsīs slimības sāsinājumus, mazina hospitalizācijas gadījumu skaitu un atslogo medicīnas personālu. Un beigās arī stiprāka valsts noturība, veselīga sabiedrība ir labāk sagatavota krīzēm. No pandēmijām līdz ģeopolitiskiem satricinājumiem. Manifesta autori aicina Latvijas politiskās partijas arī pievienoties šim manifestam, tādējādi iestājoties par mūsu valsts iedzīvotāju galveno prioritāti – veselību. Un par sava darba vadmotīvu izvirzot investīcijas valsts nākotnē. Manifesta autori to uzskata tikai un vienīgi par politiskās gribas jautājumu, un šajā brīdī es aicināšu visas klātesošo organizāciju pārstāvis, kā arī ikvienu, kurš ir gatavs pievienoties šai iniciatīvai un atbalstīt šo manifestu uz kopīgu fotomirkli šeit skatos priekšā, tā kā droši pulcējamies un, droši nāciet, nebaidieties. Šeit pat sapulcējamies un pieminējuši, kamēr jūs nākat, ka manifestam ir pievienojušies Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācija, Latvijas pacientu organizācija tīkls, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienība Onko alianse, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienība Onko alianse, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks, Reto hematoloģisko slimību asociācija, Latvijas Alzheimera asociācija, Latvijas homofīlijas biedrība, Zarnu vēža pacientu biedrība, Europe Colon Latvija, Latvijas cistiskās fibriozes biedrība, Alianse vīriešu veselībai, Latvijas diabēta asociācija, biedrība Latvijas ultra retās slimības, Vācijas Baltijas ārstu biedrības Latvijas sekcija, apvienība Apeirons un Starptautiskā inovatīvo farmacētisko firmu asociācija. Tā kā lūgums visiem dalībniekiem, kas ir pievienojušies manifestam, šeit pat skatos priekšā, kur ir gatavi. Nāciet! Fotogrāfs ir gatavībā, tā kā nāciet visi šeit sastājieties smuki. Šeit pat lejā, jā. Šeit. Paldies liels visiem dalībniekiem, kuri pievienojušies manifestam.